Esmu sazvanījis to cilvēku, kurš ir atbildīgs par šo dziesmu. Labrīt, Gati! Sveiki, labrīt visiem! Labrīt! Visiem. Sveiki jūs! Labrīt! Čau. Gatis ir pie Gačo, ir tālruņa klausulas otrā galā. Es saprotu, ka ceturtdien briest viena liela skola, Vislatvijas skolēnu savākšanās koncertzālē Palādījum. Tā ir vai tā nav? Jo ar milzīgiem burtiem ir visur izcelts, ka šis ir vienīgais Gačo koncertu turnēja spēka tūras koncerts, kurā nav nevienam dokumenti jāņem līdzi. Jā, taisnība, tas arī ir vienīgais, un es ceru arī, ka, protams, ka ne tikai šitie skolnieki ieradīsies, bet, jo pagājuši gadu tā bija tāda it kā no vienas puses varbūt tās laba lieta, bet no otras puses, tad, kad es lecu, tad es biju par to sabijies, jo tas augstums, no kuras lecu, tas bija bišķi mazāks, jo tie cilvēki, jaunieši bišķi mazāk nekā bija paredzēts. Bet tas viss sīkums ir. Es paskaidrošu, piemēram, ir nezinu, Gats ņēma un ieliec no balkona Palādījumā skatītājiem. Vai šoreiz arī kaut kas tāds gaidāms? Mums ir kaut kāds paredzēts, mums paredzēts kaut kāds cits aktivitātes, tā ka šoreiz mēs neliksim, bet, zin kā, tajā karstumā un tajā visā, tu nevar zināt, kas un kā būs. Improvizācija. Tad jau manīsi. Tur var riktīgi kaut kas ieslēgties un atslēgties. Klausies, šī paliek par igadēju padarīšanu. Tā tas varētu būt arī turpmāk? Kāda ir sajūta? Zin kā, mūsu pagājušā gada spēku tūra aizartēja ļoti, es vēloties teikt, ka mierīgi varbūt tās vai tīri normāli vai kā, bet viņi aizartēja tiešām tieši tāpat kā šī, tā traki, karsti un dūli, tāpēc arī mēs paturpinājām to domu par to spēka tūri kā tādu, un tad es jau ceru, ka varbūt tās ka katru gadu varētu kaut ko tādu, bet, augot un attīstoties kaut kā tā vairāk. Aha. Jo gadījumā stadions ir brīvs, tad labāk tomēr vienreiz stadionā nekā 30 reizes klubos. Arī varbūt. Ja arēna nebūtu arēna, pusgadu iepriekš jāizsit, jānobuko, tad kas zina. Bet, jā. To es gribētu redzēt. Tur es gribētu būt klāt arēnas, redzēt vienu lielu Gačo arēnas koncertu. Ceturtdien spēku tūri noslēdz. Kā ir gājis līdz šim? Pastāst, kur jūs bijāt, un varbūt ir kaut kāda īpaši tāda interesanta piedzīvojuma, kaut kāds viens moments, kas tev no līdzinējās turnēs ir palicis atmiņā. Jā, bijām mēs Valmierā, Limbažos, Jelgavā un Saldū, Liepājā. Jā, kā jūs iepriekš pieminējat, tad noteikti, ka es samelotos, ja teiktu, ka tas, viss aizvērtēja tā mierīgi un normāli un viss tā kārtībā. Un tā, protams, ka bija savu kaut kādi incidentiņi, bet tas ir tikai tā kā plusi, un tūra bija tiešām karsta un traka un pārpildīta. Un varbūt tās no tādiem, ko es varētu uzreiz atcerēties, tādiem incidentiem, mums bija tā, ka pagājušajā gadu Liepājā Fontēnā notikās koncerts, un tur sanāk tā, ka 2 stāvos. Un tie apakšējais stāvs, kur ir bārs, tur tie bārmeņi atteicās strādāt. Viņi pateica, visi mēs nestrādājam, jo griesti šūpojas un tur tās te visi iebruks. Un tad savukārt šogad viņi uztaisīja papildus tādas piebūvēja tur tā kā, papildus tādas rises, vai es pat nezinu, kā viņas nosaukt, kaut kādas tādas baļķus viņi tur ielika iekšā un lai nešūpojās īpaši tie griesti. Lūk, tātad šogad varēja pilnvērtīgi strādāt tā stāvi. Tas stāvs, kur mēs darbojāmies, un apakšējais stāvs. Tas tāds patīkams pārsteigums bija mums, ka mēs atbraucām un skatāmies, ka viņi tur ņemās rušināt nevis pa skatu, bet viņi taisa to apakšējo stāvu, lai neiebruk visu. Jā. Skaidrs. Jā, droši. Jā, bet kopumā tiešām gāja ļoti traki, jo mēs bijām, teiksim, Saldū, un Saldū bija 1000 cilvēku. Tūp pie 900 ar kaut ko, tūp pie 1000 cilvēkiem. Mēs tādā bišķiņa šokā, zinies, un tad arī tajā pašā Liepājā bija ļoti daudz tā kā baigi traki un karsti.
Super. Skaidrs. Lielais noslēgums ir ceturtdien pa lādījumā. Man atkal otro gadu pēc kārtas prieks būs arī 40 minūšu. Mums arī. Vien plati pagriezt. Kaut kāds biļets vēl ir palikušas vai viss jau cauri? Kā tur ir? Nē, man liekas, ka ir, jo cik es saprotu, tad kaut kādas papildu biļetes tagad vēl tur liks ārā, jo kā. Bet man liekas, ka vēl ir, jā, viss. Skaidrs. Man tā man baigi grūti tagad. Es tā nedaudz ar tādu grūtumu sajūtu runāju, jo es teiksim, vakar 4 aizgājām gulēt, jo mēs strādājām jau kuro dienu pie tā palādījuma pasākumu. Tāpēc es tāds bišķiņ ar dullu runu. Viss ok. Es pieļauju, ka tu neesi no tiem cilvēkiem, kurš ceļas katru rītu 7:30 no rīta. Tev noteikti patīk pagulēt. Cikos tu celies? Nē, cikos es ceļos? Jā, parasti. Zini kā, ir tā, ka ir dažādi. Zini kā teikt, lai uzturētu garu mundru, vajag gulēt mazāk stundu. Es nezinu, man ir patīk. Es paguļu labāk mazāk bet, protams, 8, jā, es neceļos, bet tas ir dažādi. Laiki mainās, modes mainās. Jā, pagājušā gada spēku turē, tur vēl viss. Vēl dubsteps bija modē, pasties, tagad viss jau ir nomainījies, pateicoties šīm skaņām. Un šo skaņu sakarā man rīt pārniec Daira ir gata izdomājusi vienu tādu interesantu sacensību, ko gatavojoties ceturtdienai mēs varētu izveikt ap 2 kopā, drīzāk katrs atsevišķi, un tad bišķi paspēkoties, gaidot spēku tūras koncertu. Klāj vaļā, Daira. Jā, kuram galu galā labākas rīmas sanāks, vai nu tev Gačā vai manam Tomam Grēviņam? Mēs domājam, tikai galvenais netaisam Hārlema šeiku. Tur flashmobu, ne? Nē, to mēs nefilmējam, bet mēs varētu uzrunāt. Man liekas, diezgan labs tāds ritms viņam ir. Ok, runāt pa virsu. Tātad ideja ir sekoja. Izstāst, kāda ir ideja? Jā, tātad ideja ir tāda, es jums abiem iedodu 2 tēmas. Katram vienu. Jā. Un tad jums par šo tēmu ir, tātad jāsacer tāda dzēja pa visu Hārlem šeikam. Mēs to dzēju nesaceram. Tagad mēs ceram viņu 24 stundas un rīt sazvanamies šajā pat laikā, un tad mēs nodemonstrējam, kā mums gāja. Super. Super. Tagad tikai tēmas. Es arī varbūt tev izklausās, kā mēs te vai ne no viena rajona, tu no cita rajona. Varbūt tev izklausās, ka mēs kaut ko esam sarunājuši, bet mēs ar Dairu neko neesam sarunājuši. Es arī nezinu tēmas. Daira, kādu tēmu tu dosi Gatim? Gatim es došu šādu tēmu. Un tā ir biškopība. Biškot? Jā, biškopība par bitēm, par dravniekiem un tā. Mierīgi, par šūniņām, medu. Jā, biškopība. Un ar ko man būs jāsaka? Un savukārt Tomam tēma ir mākslīgais iedegums. Arī laba, Man jau ir idejas. Īstenībā man būtu idejas par abām tēmām. Es nekad dzīvē neesmu savu dzejnieku talantu demonstrējis publiski radio ēterā. To mēs izdarīsim rīt, precīzi pēc 24 stundām gatavoties spēku tūras noslēgumam ceturtdien palādījumā. Bet es tev varu jau vārdiski jau sāku biedēt, kad es esmu vice čempions pāris batlos un tā bijis senos laikos. Es ceru, ka šis eksperiments būs mums visiem dikti interesants. Sazvanamies precīzi gadu pēc 24 stundām. Paldies jums un jauku dienu. Paldies. Čau. Sveiki. Labu rīta. Gačā, tu izklausies daudz labāk nekā pirms 24 stundām. Kāpēc tā? Man liekas, ka miegs nāk tev par labu. Godīgi es esmu gulējis tikpat, cik vakar, jo man tā uzkraut tāda neliela nastiņa bija sakarā ar mūsējo batliņu, bet kā jau es iepriekš pieminēju, guļot mazāk stundu var uzturēt garu mundu. Tieši tā. Cik tev sanāca? Es šorīt no rīta speciāli cēlos arī ļoti agrā rīta stundā, ap 5:30 es dzējoju. Man ir 1, 2, 3, 4, 5, man ir 5 četrindas, un
tad beigās vēl arī noslēgums. Es neesmu tagad izmēģinājis, pēkšņi sapratu, ka es sāku uztraukties un printers, nu pat arī izprintēs, tur es varēšu paņemt, padot ar. Jā, es esmu uztraucies. Tu arī esi uztrauc? Cik garš tev ir viss tas pasākums? Zin kā, nu tagad es sāku uztraukties, jo man ir, es tev pateikšu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 rindas pa 4 rindiņām. Brīnišķīgi. Tev ir garāks, bet mēs to nesarunājam. Apmēram plus mīnus 1. Nē, man ir, 6, 4 rindas, tas ir kaut kāds, cik tās takts, 4, 8, 12, 16, man ir īsts reper teksts. Un ļoti labi. Pēc tam Harlem Shakes, tagad es šorīt rakstīju to tekstu par iedegumu, man liekas, ka Harlem Shakes piedara tādam bišķi gangster rapam. Tu man piekritīs? Tādu viņš tomēr jāmočī ir virsū, vai ne? Tāds smagāks ir, jā. Pamēģinām, kā tu dzirdi, tu vari paskaidīt no 1 līdz 10. Tā, ok. Kā tu dzirdi to fonu, to mēs gribētu. Tu man uzgriez, tagad es paklausīšos. Ar bītu kopā. No bīts iet pēc 1, 2, 3. Nu, it kā ir. It kā ir, jā. Ļoti labi. It kā ir. Galvenais, lai man tur jūsu galā iet normāli ritmā, tad viss būs labi. Es domāju, ka viss mums normāli sajies ritmā. Bet sāku mans uzdevums bija tātad uztaisīt rīmes par mākslīgo iedegumu. Es jau iepriekš atvainojos visiem, ja kaut kas noies greizi, jo es to daru pirmo reizi. Gat vai ne tā, parasti ir, man vismaz liekas, ka hiphopā vai nu runā pirmajā personā, tā kā stāstot par sevi, un tu to dari, man liekas, galvenokārt savā muzikā. Vai arī tu kļūsti par tēlu? Man ļoti patīk tas virziens, ka iejūtās kaut kādā tēlā. Es esmu iejūties tēlā, jo šeit būs stāsts par baibu, bet es nevienu baibu nepazīstu. Tas viss ir pilnīgi izdomāts. Es tā kā iegāju tēlā, ja? Es jums blēzīšu par savu draudzeni baibu. Šis ir tā, tad tu klausies, jā? Jau sāka kastīties, nejaucies pa vidu. Vispār, nejaucies pa vidu, jā? Man, kas tev ir? Es sāku, jā? Šis iet ārā no galvaspilsētas sirds visiem jums tur. Viens battle gabals par mākslīgo iedegumu. Turās gačā. Es tev pastāstīšu par savu draudzeni baibu. Vienu dienu es pie laimes pulksteņa viņu gaidu. Es gaidu un smaidu, bet domās sāku baibu salīdzināt pat ar aitu. Padomā, viņi jau pusstundu mūsu tikšanos kavē. Sasvanīt viņi nevar, telefona baterija pēdiņās te jāuzslavē. Ja par baterijām, tad manai pacietībai tūlīt būs beigas, un te pēkšņi viņi parādās bez jebkādas steigas. Baiba, klausies, tu man esi līdz kaklam, bet viņa pēkšņi atbrēc. Vecīt, ir taču jābūt aklam, lai neredzētu, kā es pat netālu pamatīgi svīdu, un iekšā lielā baltā sildītājā arī līdu. Paskatos es vērīgāk, un tiešām kā tad? Baiba galīgi brūna, ja labi ieskatās, tad saprotams tas pat man. Pasaka, kur es tādu eģiptietis tagad likšu, un kā ar viņu kopā sestdienas naktī pienā iekšā tikšu. Vienmēr sakot par mākslīgo iedegumu man nav ko teikt baigi daudz, saliek atskaņas un normāli ar gačo betlā mauc, kur katru dienu jau man negadās šitāda bauda radio ēterā bliest rīmes bez jebkāda kauna. Tagad varat uzskatīt, ka esmu beidzot galā un baigi gribu redzēt, ar ko Gatis mani pārsitīs megahercu skalā. Jā. Vecīt, būs jāpacīnās. Kā saka, kā tādā galā karsts. Atmosfēra ir uzskaitēta. Šits nav viegli. Es arī nenoties mājās, biju uztrenējis, tur, kur ir tie garākie vārdi iet kopā. Es biju uztrenējies to tā veiklāk, bet, zin kā, tomēr rokas trīc un kā es teicu, pirmo reizi ar pīpu uz jumta. Un tu pirmo reizi un vēl par radio un vēl ar reperu.
Ar Latvijas populārāko reperu, un lai nevienam nerastos nekāda iebilduma, es vienmēr saku, es tev saucu par Latvijas vispopulārāko reperu pēc interneta statistikas. Tā. Nē, man vienalga. Labi, nu, klausies, tev ir biškopība, ja? Man ir biškopība, jā. Tāda, zin kā, patiesībā tu man tik agri piezvanīji, kamēr manas visas bites vēl čuč, bet, nu, es domāju, ka tas netraucēs arī man kaut ko pateikt, un nu jā, Becī, es domāju, ka var griezt kārtīgi skaļi to bītu. Nu, es tā arī tagad aizies tas Coloterrorito. Jā, mēs klausamies. Jā. Nu tātad. Uz manas tropu bites lido kā uz penthouse. Bitēm nepatīk nekārtība, bites tur nebrauc. Sorry, bites, nevis brauc, bet lido. Ja tu zinātom, cik bites ir gribošs. Bitīt maija, rušinās pa manu ķēķi. Kamēr citas bites maz kā manas Rībok drēbes. Manas bites pahā, 2, 4, 7, tuvākais saulei. Ai, nevar. Zin kā grūti man vecīt dzirdēt, ja godīgi. Bet tu turies diezgan labi. Jā, tu turies diezgan labi. Davai, tad zin kā daram? Daram tā, man ir tāds handikaps un dod man vēlreiz no jauna, jo man ir grūti iebraukt. Šis pieņemsim ģenerāli mēģinājums. Un cik darīsim? Es izmontēšu pēc tam atkārtojumā to, ko likšu YouTube'ā iekšā. Ja? Es šito izmontēšu ārā. Nu, davai. Nē, nav problēmas. Zin kā man ir, tu vari paskaidrot visiem, ka man ir caur telefonu baigi grūti visu dzirdēt, bet nu es mēģināšu, jā. Bet tu turējies diezgan labi visu kopā, jā, tā sagā, jā. Sītā kāja līdzi, tā jau būs labi, jā. Coloterrorito. Tā, tagad ievadīšu, jā? To es dzirdēšu, jā, to es dzirdēšu. 1, 2, 3 un aiziet! Uz manas tropu bites lido kā uz penthouse. Bitēm nepatīk nekārtība, bites tur nebrauc. Sorry, bites, nevis... Tā, ir tur? Es klausos. Visi ļoti labi. Baigi vecīt, man tik grūti. Es varētu akapellā jums nomaukt viņu. Nu, labi. Bet, gribat? Ja tu, nu, lai iet. Vai tomēr 3 lietas, labas lietas? Nu, es varu mēģināt vēlreiz, un ja neiet, tur es nevaru sadzirdēt, tad es maukšu jums akapellā. Tad tu maukšu akapellā, sarunāts. Davai, sarunāts. Nu, tad ir tāds labs teiciens latviešiem. 3 lietas, labas lietas. Gačo tālruņa klausulas otrā galā par bitēm. 3, 2, 1 un... Uz manas tropu bites lido kā uz penthouse. Bitēm nepatīk nekārtība, bites tur nebrauc. Sorry, bites, nevis brauc, bet lido. Ja tu zinātom, cik bites ir gribošs. Bitīt maija, rušinās pa manu ķēķi. Kamēr citas bites mazgā manas Rībok drēbes. Manas bites pahā 2, 4, 7, tuvāk saulei. Tas tev nav undergrounds. Zem Harlem Shake, manā stropā tīrinās bites. Te ir disko bumba strobi un finīts ritens. Kamēr es kapāju Xbox ar saviem traniem. Bites vīto taisa mēdu un atbildu zvaniem. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Bitītes no piena atminās ar velo. Pilnīgs terors, kā Wu-Tang Killa bijis. Tu man palīdz, te bites biksē sāka līst. Bijis, bites, bitēm nevajag vairāk medu. Bites pieprasa bāt spēli ar ledu. Palīdziet lūdzu kāds, es dzīvoju te pa teikā. Te ir kiosks, staķiks un kaut kāds Maksims veikals. Bites aplaustiem spārniem, bites galīgi crazy. Bites galīgā kramā, bites laistās ar bēlī. Bites mīliet bites. Es te sajūgu, es tur nedzirdu, bet neko vispār. Nesaka tā nesaka. Iedodiet, zin kā, iedodiet man vienreiz visiem parādīt to, ko es tur uzrakstīju akapellā un... Tev ļoti, pagaid, tu atvainojies mums ne par ko, tu vienkārši nobeidz tagad fiks akapellā. Nē, zin kā, man tā bišķiņa, es tik, kā lai saka,
nomocīti, viņi repoja ar vienu ausi ielīdis tajā telefonā. Bet viss bija ļoti labi. Tu pēc tam dzirdēji. Radio izklausījās labi. Viss izklausījās ļoti labi. Uzticies mums, mēs galā esam radio. Nu, jā, okei. Varbūt to pēdējos pāntus, kurus mēs nedzirdējām. Nopietni. Labi, tad, uz akapēlas. Tad es jums tos... Droši. Pēdējos tikai? Nu, jā. Jo mēs jau esam dzirdējuši tos sākumu. Nu, tas labi, jā, okei, nu tad lai iet tā, tad pēdējās bija vēl divas pirms tam, tad ir tā, bites aplaustiem spārniem, bites galīgi kreizī, bites galīgā krāmā, bites laistās ar bēlī, mīliet bites, tad bites mīlēs jūs, ar viņām nav viegli, bet bez viņām ir grūti, tālūk. Super, bravo! Es ceru, ka uzvarēja draudzību. Jā. Jo šajā... Galā jums abiem ir domāšana tādā virzienā, ka abi pieminējāt pienu savā dzējā. Jā, bija tāda lieta. Bet man vislabāk patika gata vieta par Black and Yellow, ja godīgi. Man liekas, tas bija brīnišķīgi. Jo bitei ir Black and Yellow. Gačo, mīļš, paldies, ka tu piekrīt piedalīties šajā eksperimentā. Jā, nu paldies jums. Un rītdien mēs tiekamies Palādījuma koncertzālē, kur ir Spēku tūrs noslēgums izgulēs vismaz pirms lielā vakara. Noteikti, es tagad arī to darīšu. Paldies jums par iespēju. Čau! Čau!